Cienījamā priekšsēdētāji, godājamie deputāti, es jūtu, ka mums pieaugs PVN ienākumi, ja mēs vēl nobalsot pie viena, ka šņābi arī var dzert no 16 gadiem. Jā. Ja jau cilvēks ir atbildīgs, tad kāpēc viņš tikai var vēlēt, bet nevar dzert degvīnu? Jā, tā kā taisam, ja jau, tad jau. Te tika pieminēts, ka pilnvērtīgi cilvēki mums ir, un viņi jau no 16 gadiem viņiem būtu jābalso, bet vēlēšanas jau vairāk nosaka nevis, cik viņš ir pilnvērtīgs vai pilnvērtīgāks, bet vai viņam ir sociālā dzīves pieredze, un to sauc par sociālo atbildīgumu. Un tad es jums pateikšu, cik Latvijā jūs varēsiet padomāt, jā, progresīvie jaunieši ir sociāli atbildīgi. 2022. gadā vairāk kā 400 skolnieku dzemdē bērnus. 4 meitenēm vecumā no 4 līdz 10 gadiem piedzima bērni. Tad rekords 10 gadi. Jā. Kāpēc nevar no 10 gadu vēlēt progresīvi? Kāpēc jūs neierosināt no 10 vai 12 gadu, ja var dzemdēt bērnus? Kāpēc viņi nevar balsot? Neesiet aizdomājušies. Kāpēc neviens nav aizdomājies, ka pati pašvaldība reforma ir neveiksmīga? Eiropas Savienībā ir tikai 3 valstis, kurās ir viena līmeņa pašvaldība. Te pieminēja Igaunija. Jā, Igaunija ir viena, otra ir Kipra. Kāpēc pārējās valstīs, ja ieiet kaut vai tur LGP vai kaut kādā, kas jums uz telefoniem paskatieties, kā mēs skaidrojam, ka, piemēram, Šveicē, kuras teritorija ir vairāk kā 2 reizes mazāk par Latviju, ir 2136 pirmā līmeņa pašvaldības, kurās visās notiek vēlēšanas, kur cilvēkiem ir tiesības atrast savu deputātu, par ko viņš ir personīgi nobalsojis savā pašvaldībā un kārtot jautājums. Tad, kad tika reklamēta šī jaunā pašvaldība reforma, ko vadīja Pūce, galvenais ieguvums, ko viņš teica, būs 180 miljoni, ko mēs ietaupīsim uz birokrātijas rēķinu, samazinot. Jā, jūs atcerieties, cik bija daudz deputātu. Stadionā Daugavas, man liekas, bija vairāk 8000 salasījušies, kuri pilnvaroja jā, kaut kādā veidā balsot par neatkarību un tā tālāk. Atcerēsimies, ka deputātiem bija pat iecirkņi pagastos, kur katram bija jāatskaitās, ja, 2 reizes gadā, ko viņš ir izdarījis. Bija pat, es atceros tādas kartiņas, nezinu, vai visos pagastos, bet manā bija, ja, kur deputātam bija jāieraksta, ar ko viņš ir ticies, un tur 2 reizes gadā tas bija jādara un jāatskaitās. Ja, jūs variet aiziet pa katru sīkumu, ja jums tur kāds kaimiņš trokšņā, vai jums tur telefonu vats pārtrūc uz staba, jūs variet aiziet 5-6 kilometri kājām pie savu pašvaldības deputātu, to jautājumu nokārtot. Kā jūs skaidrojat progresīvi? Jūs esat padomājuši par to, ka mums ir tikai ārpus pilsētām, jā, lieliem 36 novadi, jā, un šajos novados nav pārstāvēti pagasti. Ir daži novadi, kur vispār nav 4-5 pagasti pārstāvēti. Vispār tur nav deputātu. Nav neviens ievēlēts no turienes. Tā kādā jēgā mēs runājam šeit par kaut kādiem uzlabojumiem, par kaut kādu sociālo atbildību un par kaut kādiem, es nezinu, kā tās meitenes balsos, teiksim, jā, tās 400, viņas ir, jūs taču viņiem neaizliegsiet šīs balsošanas tiesības, jā. Ja viņas pat nezina īsti, kas ir tēvs, kad viņa ārsts prasa, no kura tēva viņi nevar pateikt, vai ne? Kāda sociāla atbildība? Un pēdējais, jā, smadzeņu skalošana ir vajadzīga. Šis ir ļoti labs likums smadzeņu skalošanai. Klasisks piemērs ir Grēta Thunberga, kad viņa bija 11. Ja viņai pat vēl nebija 16 gadu, viņa negāja skolā, viņa tur caurām dienām sēdēja Stokholmā ar plakātu, ka nav jēga iet uz skolu un mācīties, jo pasauli ies bojā, ja mēs tur tūlīt nepāriesim uz kaut kādu tāru pēšanu, nelikvidēsim tur lielopus vai ne klimatu. Tas ir apmēram tas likums, ko šodien, kur es komisijā nobalsoju vairākums, ka mēs dosim. Ja. Tur ir vajadzīgi idioti bez sociāla atbildības, bez domāšanas un bez izglītības. Un klasisks piemērs bija Ķīnā. Tad, kad bija kultūras revolūcija Ķīnā, progresīvie, tad pārsvarā hunveibīni bija vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Pēc sejas līdzīgi jums, ja tas jums ir kompliments, bet ne tiek jauni. Jauni, skaisti, es paslavēju. Izturēties cieņu. Tā kā balsojiet, jā, un demonstrējiet savu muļķību šeit, vai ne? Pēc izskata jauni, bet smadzeņu nav. Tā kā, paldies. Cienījamam priekšsēdētājam, godājamie deputāti, es nebūtu nācis, bet man te izprovocēja viens kolēģis, kuram es gribu atgādināt vienu lietu,
ka drīkst teikt komplimentu, Jurēvics kungs, ko jūs neesiet pamanījis. Un, ja jūs sievietei sakiet, ka viņi izskatās jaunāk par saviem gadiem, tad es ceru, ka jūs neskriesiet sūdzēties uz ētikas komisiju un pieprasīt 150 soda vienības, cik mēs tur šodien nobalsojām, ja, un neuzskatīsiet, ka tā ir izmakšanās. Bet piezīme neliela man ir tāda vēl pie šīs lietas, kāpēc jaunies aizmirst pateikt. Redziet, fiziku kārtoja tikai daži simti eksāmenu centralizētāji, jūs ziniet, pa visu Latviju. Ja? Ja mums bija laiks, kad jūs variet izvēlēties, ko padziļināt, mācīties, matemātiku nokārtot ar atzīmi augstāk par 4 ballēm no 10, arī tikai labi, ja katrs 10. var vai 7. Latvijā. Ja? Tad šie 16-gadīgi, un vēsturi vispār nav jāmācās, kā jūs ziniet. Latvijas vēsturi bija izmesta. Mēs tagad tikai sākam atjaunot Latvijas vēstures mācīšanu. Un tas ir šausmīgi izdevīgi globalizētājiem un progresīviem, es nedomāju partiju, bet progresīvi domājošiem klimata speciālistiem. Jo tad var stāstīt, ka pašvaldībai ir jānopērk elektroautobusu, lai glābtu planētu, jo mums katru gadu paliek, tas ir pa pašvaldību. Paliekot lielāks vētras, aizmirstot, ja jūs neziniet, vēsturi, ka 1967. gadā Latvijā bija vētra, kas 48 metru sekundē sasniedz, pēc tam bija 69. gadā 41-42. Un pēc 2005. gada mums nepārsniedz praktiski 3 metrus. Par priekšlikumu lūdzu. Jā, priekšlikums ir tāds, ka, ja ir muļķu daudz, kas nemāk fiziku, matemātiku un bioloģiju un nav iemācījušies, tad mums ir jāsāk ar to, ka jāpabeidz ir izglītības reforma un jāatgriež pie klasiskās izglītības sistēmas, kas te bija. Un tad atgriezīsimies pie šī priekšlikuma. Aicinu nobalsot pret.